Kāpēc vispār cilvēki daudzi, kāpēc viņi vispār franču griestus izvēlētos? Pirmkārt, tie ir labākie griesti pasaulē, kas vien ir vispār. Pie tam, lai cik tas dīvaini nebūtu, viņi ir faktiski vislētākie griesti. Viņi ir ievērojami lētāki nekā ģipškartona griesti. Es teiktu tā, ka vidēji vismaz 11 eiro no kvadrātmetra pasūtītājs ietaupa salīdzinājumā ar ģipškartona griestiem. Ģipškartons ir laikam populārākie griesti vēl joprojām. Līdz ar to mēs varētu arī salīdzināt viņus ar ģipškartona jeb riģipša griestiem. Tad iestieptie griesti sanāk, ja telpas ir lielas, pat uz pusi lētāk. Ja telpas, vidējā lieluma, tad 11 eiro no kvadrātmetra var ietaupīt, un ja mazas telpas, tādas kā vannas istabas, tur apmēram tikpat, cik riģipša griesti izmaksā. Tātad pirmais ir izmaksas. Tas, es domāju, visiem ir svarīgi. Ja tu ietaupot vēl iegūsti griestus, kas ir visskaistākie, kas ir, izskatās labākā jebkuri citi griesti, pie tam viņi ir ilgmūžīgi, kalpos noteikti ilgāk nekā ģipškartona griesti. Protams, neiet runa par kaut kādas zemes kvalitātes lētajām ķīnām, bet par normālu materiālu. Tātad ilgmūžība, praktiskums, jo griesti ir kopjami, viņus var nomazgāt. Griesti ir elastīgi līdz ar to, ka ģipškartonam šos nesaplēsās. Vēl ir būtiski arī sevišķi daudz dzīvokļu mājās, ka griesti paglābt no nokludināšanas no augšas. Tad ūdens satek virs griestiem, veidojas tāds burbulis, bet griesti notur šo ūdens masu. Viens griestu kvadrātmetrs var izturēt līdz 100 litriem ūdeni. Tātad, ja telpa ir kaut kādi 11 kvadrātmetri, reāli var tonu ūdens piekārt. Vienīgais jāņem vērā to, ka jo vairāk kaut kādi elementi uz griestiem, tur karnīzes stiprinās, kaut kādas caurules tiek apietas, kaut kādi gaismakļi, tas bišķi atslābina tos griestus. Tā noturība samazinās uz tā reiķina, ka griestos tiek veidoti caurumi kaut kādi, tiek likti stiprinājumi, kuri neļauj tiem griestiem kaut kādā vietā pastiepties, bet tajā pašā laikā pārsvarā griesti izglāb no lielas nelaimes, jo ja ūdens vienkārši tek, lamināti aiziet bojā, viņus ir jāmaina, jātaisa nozīmīgs remonts. No iestieptajām griestiem ūdeni vienkārši nolej, bet ja tie ir ģipškartona griesti, tas nozīmēs, karota ūdens iztecēja cauri vai glāza ūdens. Uz griestiem paliek pleķis, jo tas ūdens, kas tek cauri pārsegumiem, viņš ir netīrs, un līdz ar to veidojas kaut kāds brūns pleķis, kuru vajag špaktelēt, tad griesti ir jāpārkrāso, un tā patiesībā bēda ir lielā. Kad griesti jāpārkrāso telpā, kurā reāli cilvēki dzīvo, kur stāv mēbeles, ir salīmētas tapetes, kuras nedrīkst nosmērēt. Un tādā ziņā iestieptie griesti rada tādu drošību, pie tam vēl ir tā, ka apdrošinātāji maksā. Ja dzīvoklis ir, apdrošināts par ūdens noliešanu, mēs izrakstām klientam rēķinu, apdrošinātājs samaksā. Tā kā iestieptos griestus, es redzu tikai plusus, kāpēc viņus izvēlēties.